Liepāja ir viena no vairāk nekā 20 Baltijas jūras valstu pašvaldībām, kas iesaistījusies informatīvā kampaņā ar nolūku aicināt iedzīvotājus nepiesārņot jūru. Save Our Sea kampaņa ir starptautiska kampaņa, latviski tas būtu Glābsim mūsu jūru. Un šī kampaņa tieši aktualizēs Baltijas jūras piesārņojumu problēmu. Un kampaņu inicijē arī starptautiski partneri, un šobrīd šā kampaņā ir atsaukušās 7 valstis ap Baltijas jūru, aptuveni 25 pašvaldības, un Liepāja arī ir šo pašvaldību skaitā. Un tātad mēs arī iesaistamies šajā kampaņā no 31. augusta līdz 16. septembrim. Un tā mūsu aktivitāte ir tieši par izsmēķu problēmu, izsmēķu tātad nepareizu izmešanu ārpus atkritumu urnām, līdz ar ko šie izsmēķi nonāk dabā un arī tostarp Baltijas jūrā. Un īstenībā izsmēķi pasaulē ir visizplatītākā piegražojuma vienība. Patiesībā arī Liepājā un Latvijā mēs redzam šo tendenci, ka izsmēķu atrašanās vidē, smiltīs, zālienā, mežā, arī jūrā, diemžēl, ir ļoti izplatīta problēma. Un to mēs arī vēlamies akcentēt un aktualizēt un izglītot sabiedrību. Šīs kampaņas ietveros nav paredzētas nekādas represīvas darbības vai sodu uzlikšana par smēķēšanu publiskās vietās, uzsver akcijas rīkotāju pārstāve. Mēs drīzāk gribam motivēt cilvēkus padomāt par savu rīcību un vairāk motivēt, protams, smēķētājus. Gribam izglītot un pateikt, ka šie izsmēķi ir jāizmet sadzīves atkritumu konteineros vai piemēram, atkritumu urnās. Un mēs arī šīs kampaņas ietveros izveidosim speciālu infrastruktūru tieši izsmēķiem. Izvietosim dažādās pilsētas vietās, tostarp arī pie jūras, pie Liepājas ezera, pie Tirdzniecības kanāla. Tātad tās ir tās vietas, kas ir ar jūru savienotas. Tāda infrastruktūra tā izskatīsies kā tāds liels izsmēķis, tātad viņš jau būs vizuāli redzams un jau vizuāli liecinās par to, ka lūdzu izmet šeit. Un papildināsim arī šo infrastruktūru ar tādu informatīvu plakātu, kur arī būs vēstījums, un vēstījums būs jūra nav tavs pelnu trauks, kas ļoti skaidri pasaka, ka nemēslojam apkārt, nemetam šos izsmēķus vienkārši tur, kur pagadās. Un mēs šo infrastruktūru veidojam kopā ar mūsu partneri Sijā zaļo jostu. Tas ir jau Eiropas projekta ietvaros, ko šī zaļā josta pati ievieš. Un īstenībā ar šo kampaņu Save Our Sea sanāk tāda ļoti laba sinerģija šo problēmu vispār aktualizēt tādā plašākā mērogā. Un mēs kopā ar zaļo jostu arī apbraukājām dažādas vietas Liepājā, kur mēs izvēlējāmies, kur tad mēs šo infrastruktūru uzstādīsim.